Jēzus ir augšām cēlies. Jāņa evangēlijā par to var sākt lasīt 20. nodaļā, taču mēs lēksim uz 21. nodaļu. Jāņa evangēlijā 21. nodaļā ir rakstīts: pēc tam Jēzus vēlreiz parādījās mācekļiem pie Tiberijas jūras. Tas notika tā: tur bija kopā Sīmanis Pēteris, Toms, saukts Dvīnis, Nataniels no Kānas Galejā, Cebedeja dēli un vēl 2 citi viņa mācekļi. Sīmanis Pēteris viņiem saka: es iešu zvejot. Tie saka viņam: mēs iesim tev līdzi. Tad tie aizgāja un iekāpa laivā, bet tanī naktī nekā nedabūja. Rītam aunstot, Jēzus stāvēja krastā, bet mācekļi nezināja, ka tas ir Jēzus. Tad Jēzus viņiem saka: bērni, vai jums ir kas, ko ēst? Tie viņam atbildēja: nav. Viņš tiem sacīja: izmetiet tīklu laivas labajā pusē, tad jūs dabūsit. Tad tie izmeta tīklu un vairs nevarēja viņu izvilkt aiz zivju daudzuma. Tad māceklis, ko Jēzus mīlēja, saka Pēterim: tas ir kungs. Sīmanis Pēteris, dzirdēdams, ka tas ir kungs, apjoza virsdrēbes, jo viņš bija izģērbies un metās jūrā, bet pārējie mācekļi nāca ar laivu, vilkdami tīklu ar zivīm, jo tie nebija tālu no krasta, bet tikai apmēram 200 olekšu. Izkāpuši malā, viņi tur redz ugunskura no oglēm, un uz tā zivis noliktas un maizi. Jēzus viņiem saka: atnesiet no zivīm, ko jūs esat dabūjuši. Tad Sīmanis Pēteris izkāpa malā un izvilka uz krasta tīklu pilnu lielām zivīm, kopā 153. Un, lai gan to bija tik daudz, tīkls nesaplīsa. Jēzus viņiem saka: nāciet un turiet azaidu, bet neviens no mācekļiem nedrīkstēja viņam jautāt: kas tu esi, jo tie gan zināja, ka tas ir pats kungs. Tad Jēzus nāk, ņem maizi un dod to viņiem, tāpat arī zivis. Šī bija 3. reize, kad Jēzus parādījās saviem mācekļiem pēc savas augšamcelšanās no miroņiem. Kad viņi azaidu bija turējuši, Jēzus saka Sīmanim Pēterim: Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mani mīli vairāk nekā šie? Tas viņam saka: tiešām, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Viņš saka tam: gani manus jērus. Vēl otru reizi viņš tam saka: Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mani mīli? Tas viņam saka: tiešām, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Viņš saka tam: gani manas avis. 3. reizi viņš tam saka: Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mani mīli? Pēteris noskuma, ka viņš 3. reizi viņam sacīja: vai tu mani mīli? Un sacīja viņam: kungs, tu zini visas lietas, tu zini, ka es tevi mīlu. Jēzus saka: gani manas avis. Patiesi, patiesi, es tev saku, jauns būdams, tu pats jozies un gāji, kur gribēji. Kad tu būsi vecs, tu izstiepsi savas rokas, un cits tevi jozīs un vedīs tevi, kur tu negribi. Bet to viņš sacīja, norādīdams, kādā nāvē tas Dievu godinās, un to teicis, viņš tam saka: seko man. Apgriezies, Pēteris ierauga līdzi nākam mācekli, ko Jēzus mīlēja, kas pie vakariņām bija noliecies pie Jēzus krūts un sacījies: kungs, kurš ir tas, kas tevi nodos? To ieraudzījis, Pēteris saka Jēzum: bet kas būs ar šo, kungs? Jēzus viņam saka: ja es gribu, lai šis paliek tiekams, es nāku. Kāda tev daļa? Tu seko man. Tā izgāja šī valoda brāļu starpā, šis māceklis nemirs. Bet Jēzus viņam nebija sacījis: viņš nemirs, bet, ja es gribu, ka viņš paliek tiekams, es nāku. Kāda tev daļa?
Tas ir tas māceklis, kas liecību dod par šīm lietām un kas šo visu ir uzrakstījis, un mēs zinām, ka viņa liecība ir patiesa. Bet ir vēl daudz citu lietu, ko Jēzus ir darījis. Ja visas tās pēc kārtas aprakstītu, tad man šķiet visa pasaule nevarētu uzņemt sarakstītās grāmatas. Es vēlos ieskatīties 18. un 19. pantā. Patiesi, patiesi, es tev saku, jauns būdams tu pats jozies un gāji, kur gribēji, kad tu būsi vecs, tu izstiepsi savas rokas, un cits tevi jozīs un vedīs tevi, kur tu negribi. Bet to viņš sacīja, norādīdams, kādā nāvē tas Dievu godinās, un to teicis viņš tam saka, seko man. Es sevišķi vēlos ieskatīties vārdos, cits tevi jozīs un vedīs tevi, kur tu negribi. Protams, šeit ir norāde uz Pētera mocekļa nāvi, kas godināja Dievu. Tradīcija norāda, ka Pēteris tika krustā sists tikai ar kājām gaisā, jo Pēteris uzskatīja sevi necienīgu nomirt tādā pašā veidā kā Jēzus Kristus. Cits tevi jozīs un vedīs tevi, kur tu negribi. Pēteris bija Jēzus Kristus māceklis, Jēzus Kristus apustulis. Pēterim bija svētdienas nākotnes cerība, taču šis ceļš veda caur krustu, krusta nešanu, nonāvējot savas vēlmes, lai notiktu Kristus prāts mūsu dzīvē. Cits tevi jozīs un vedīs tevi, kur tu negribi. Lūkas evangēlijā 14. nodaļas 27. pantā ir rakstīts, kas nenes savu krustu un neseko man, tas nevar būt mans māceklis. Ne visiem ir krusts. Krusta nešana nav vienāds ar ciešanām. Visiem ir ciešanas, taču krusta nešana ir savas gribas noliekšana. Kaut arī ciešot, varbūt tikai ciešot, sakot nē savai gribai, lai darītu Kristus prātu. Krusta nešana ir savas ego un vēlmju sišana krustā, lai pildītu Kristus prātu. Cits tevi jozīs un vedīs tevi, kur tu negribi. Pēteris bija garīgi augšām celts, tieši kā mēs esam. Pēterim bija svētdienas cerība, iziet no piektdienas nepatikšanām un ieiet Kristus svētdienas mūžīgajā svētlaimē. Pēteris nespēja to nopelnīt, tā ir Dieva dāvana Kristū, taču Pēterim teikts, cits tevi jozīs un vedīs tevi, kur tu negribi. Daudziem kristiešiem pirmajos gadsimtos bija tāds liktenis. Nevis visiem, es saprotu, ka ne pat vairākumam, bet daudziem tomēr. Mūsdienās ir cits tevi jozīs un vedīs tevi, kur tu negribi. Ziemeļkorejā, gadās musulmaņu valstīs, bet retais kristietis Amerikās vai Eiropā nomirst kā moceklis. Tomēr cits tevi jozīs un vedīs tevi, kur tu negribi, arī mūs uzrunā. Ja mēs esam prātīgi, mēs ieklausamies, jo Kristus svētdienas augšamcelšanās pestīšanas svētībai pieder šie vārdi, cits tevi jozīs un vedīs tevi, kur tu negribi. Es ar to nedomāju, ka mēs mirsim kā mocekļi. Viss, kas var gadīties, taču mums visu laiku jāizvēlās nesāt savu krustu vai arī nē. Teikt jā Kristus prātam vai savai miesai. Nē, tu varbūt nemirsi kā moceklis. Tas var notikt, taču nedomā daudz par to. Taču Kristus ir pavēlējis visiem dzīvot taisnīgu, bet arī žēlīgu dzīvi,
kalpot citiem mīlestībā, kā arī pavēli Mateja evangēlija 28. nodaļā no 18. līdz 20. pantam, kur rakstīts: Jēzus piegājis klāt tiem sacīja: Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, tādēļ ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis, un redzi, es esmu ar jums ikdienas līdz laiku beigām. Tādēļ ejiet un dariet par mācekļiem, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Vai tu zini, ko tas prasa? Laiku, enerģiju, vēlmi, upurēšanu. Jā, teikšana Kristus vārdam, nē, savai miesai, slinkumam un tā tālāk. Es aicinu nedomāt tik daudz par to, ka tu karātos pie krusta ar kājām gaisā Kristus vārdā, ka kāds aisis piekritējs nocirstu tavu galvu kādā vidusjūras dienvidu krasta pludmalē, kaut gan jābūt gatavam uz visu ko. Es aicinu domāt par to, ka dzīvosi taisnīgi, mīlestībā un žēlastībā, un meklēsi veidus, kā darīt citus par mācekļiem, tās kristīdami bībeliski, tās mācīdami turēt visu, ko Jēzus ir mums pavēlējis. Nevis šo, bet šo. Neapskaut blakus kristieti, kas spēj atvest cilvēku pie Kristus, pazemīgi ņem piemēru sev par labu. Jēzus vārdi cits tevi jozīs un vedīs tevi, kur tu negribi, attiecās uz mums tagad, šī piektdienas laikmetā. Rīkosimies prātīgi, lai mums un citiem būtu liela, liela svētdienas nākotne. Jēzus ir augšām cēlies. Es aicinu jebkuru, kas nav vēl kļuvis par kristieti, to izdarīt Bībeles noteiktajā veidā, tā saņemot grēku piedošanu un Svēto garu. Skaties lūdzu rakstu Patiesība par jūsu pestīšanu draudzes mājaslapā vai video Evangēlijs Labā vēsts YouTube kanālā Mācītājs Viktors. Lai Dievs tevi pasargā, lai Dievs tevi bagātīgi svētī.